Sveiciens atkal no ceļo redzījuma. Mēs ar Launu turpinām Norvēģijas sērijas. Kad jūs izdzirdat vārdu Norvēģija, tad palmas noteikti ir viena no pēdējām lietām, kas jums ar to varētu asociēties. Un mums arī tā likās. Bet tā nemaz nav. Tāpēc mēs ar Launu dosimies uz ļoti īpašu salu, ko sauc par Floru un Fjēru, un pierādīsim pretējo. Tāpēc palieciet ar mums un turpinājums sekot. Flora un Fjēra, kā jau varētu noprast, ir kaut kas saistīts ar palmām. Tas ir īpaši izveidots dārzs, kas atrodas uz salas. Un, lai tur nokļūtu, ir jābrauc ar prāmi no Stavangers. Pērkot biļeti uz pašu salu, prāmis jau ir iekļauts cenā, un par to galva lieki nav jālauz. Tā, nu mēs esam piestājuši jau pie salas, 20 minūtes braucām. Un jau mēs redzam pie piestādes gan palmas, gan krāšņi sastādītas ziedus. Saule ir vienkārši lutina mūs šobrīd, un jā, kopumā ļoti forši dosimies. Tam ieradušies šajā burvīgajā salā. Laiks ir fantastisks, viss smaržo. Jā, un ziedu, un tik krāsaini. Tikko ierodoties salā, jums ir iespēja klausīties gida ekskursijas gan norvēģu, gan angļu valodā. Bet par cik mēs šeit neesam pirmo reizi, mēs vienkārši dosimies un baudīsim šo dārzu paši. Es tikai varu pateikt to, ka es šobrīd jūtos kā Alisa brīnumzemē, jo no tik skarbās un akmeņainos Norvēģijas dabas ainavas nokļūt tik krāsainā košā dārzā, kur ir gan palmas, gan banānu koki un tik daudz dažādi ziedi. Tas ir vienkārši sirreāli, man šķiet. Un te arī mēs ienākam tādā kā palmu dārzā. Cik skaisti. Es tikai atceros to, kad viņi stāstīja, ka šīs palmas uz ziemu gan viņi ienes iekšā uz siltumnīcā, ko mēs arī pēc tam vēlāk redzēsim. Tik krāšņs dārzs šeit ir iespējams tāpēc, ka salu apskalo golfa strauma, kas padara klimatu piemērotāku eksotiskajiem augiem. Dārzu gadu desmitu gaitā ir veidojusi viena ģimene, kas iepriekš audzējuši puķus priekš pārdošanas, kā arī aizraujušies ar eksotisku augu kolekcionēšanu. Un dārzam augot lielākam, palielinājās arī interesi to apmeklēt turistiem. Tagad ir izveidots milzu komplekss un vasaras sezonā katru dienu salu apmeklē vairāki simti cilvēku. Dārzā katru vasaru tiek sastādīti ap 50 000 ziedu stādu. Tas ir tāds pašs, kā tu uzklēji? Jā, tiešām. Atradu tavējos. Man patīk, kā viņi ir par visu piedomājuši, jo krāsas, toņi, kuķiem, teiksim, violets, tad tur tālāk ir oranžs, zeltains, tas viss ir tik, pārdomāti, skaisti un gaumīgi izveidots. Bet, viņi tāda maleča iedomāties šitādu te dobu izveidot, ko tas tev nav tur piemājas akmeņu dārziņu. Ar šitādām pludmalēm. Bet, vieta ir nereāli skaisti, paskatās uz tām pludmalītēm. Te viņas ir, un tad viņas aiziet vēl pēc tam lejā, tur līdz pašai jūrā, kur mēs pēc tam aiziesim arī. Tā, reku, te arī viņiem ir barbecue zona. Vai viņi kaut ko grilē. Tā, un kad vēl ir ļoti interesanti šeit ir tas, ka, kā redzat, šeit ir 1000 zonas, kur ir ļoti daudz kaktus. Dažni dažādi. Tā, un man ļoti patīk, teiksim, šis te kaktus, patāt, cik viņš liels. Un kur tad tāda aug tikai Teksasā droši vien? Nē. Es tādu dzīvē neesmu redzējis vēl. Tā kā varbūt tiešām jābrauc uz Teksas meklēt tur. Bet to nedrīt, jo viņi arī šeit, pat Norvēģijā. Tas gan. Tāda mums vēl ir šitādi te mazie kokti. Viņš nereāli ass. Kāpēc viņi tādi ir assi kaktus? Kur tā doma? Pat ja kā viņi paika ēd, no kā tā viņš aizsarikājies? Ja šito apēst, es domāju, neviens nevar, tas ir reāli. Netīk sēzes, tikai daudz asāk. Tā, tagad mēs tuvojamies jūras zonai, jeb jūras pludmalu zonai, un tā ir šeit. Tāda neliela līcīte. Bet jā, kā redzat, tiešām apbrīnojama vieta. Par tādu vietu zinājāt, droši vien, ka ne, vai ne? Tagad jūs zināt. Un esam atnākuši līdz galvenajai vietai, jeb pašam dārza centram. Pustieties, kāda te interesanta egla pārliekusies pāri, tā kā vārti, ne? Pirmo reizi tādu redzu, ja godīgi. Tā jau tūja, ja nemaldos, ļoti skaisti. Un tad zaļums, tā zālīte. Rekur arī kaut kāds augļu koks, nevar saprast, kas tas ir. Kaut kādi mazie mandarīni vai kumkot. Jā, forši. Smaržo pēc kaut kāda citrusveidīga. Rekur ir ļoti interesants augs. Saucās eņģeļa taura. Tiešām izskatās pēc tam lielajām taurām, kas viņiem zīmējumos ir.
Te mums arī ir apskatāms Japāņu dārzs, un Japāņu dārzā svarīgākais ir tieši nevis puķis, bet gan šie te bonzai kociņi, kas te ir sastādīti diezgan daudz un dažādi. Tāda viņi izskatās. Un, protams, šis tas skaistās un krāšņās koji kartas. Un cik viņas te ir daudz un lielas un dažādas. Oranži, balti, melnas. Tā vispār dzelteni, pasties. Tas ir, cik tās ir lielas. Tā vien ļoti liela, veltaini tāda pilnīgi izskatās, ne? Un te mums ir bambusu audzes. Un tas ir tiešām apbrīnojami, kā no visas pasaules daudz un dažādi augi ir sakombinēti šī skaistajā dārzā. Tagad ir pienācis laiks mums doties ēst, un tas notiks šī lielajā stikla siltumnīcā. Un kāda tā izskatīsies no iekšpuses, tūlīt ieraudzīsim. Wow! Nu, te ir džungļi, te ir vienkārši džungļi. Esam tikuši pie galdiņa. Jā, super. Kā redzat, laumbi vienkārši apburta, tāpat kā es ar šo vietu. Restorāns izveidots milzu siltumnīcā, kas rada sajūtu, ka tiešām esi kaut kur siltajās zemēs. Ēdiens, ko pasniedz 3 kārtās, ir garšīgs, gatavots no vietējām zivīm un dārziņiem. Ziemā siltumnīca uzglabā uz augstumu jūtīgākos augus, taču vasarā tā kalpo kā restorāns, kā arī dārziņu un zaļumu audzētājiem. Thank you. Super. Pagals smaržo, ne? Un visi tie zaļumi un puķis uz šķīri. Galvenais ēdiens nobeļ iekšā labāk nekā mēs jau pirmos ēdiens. Esam saņēmuši arī deserti, kas ir saldējumi, kas ir tā šādi. Nemalot, tur ir sorbets, vairāk nekā saldējums, ne? Jā, un es atkal saskaņoju, tas ir deserts. Vai ne? Kā būtu ļoti garši. Jā, kopā. Kur viņam tāds garšs var būt? Ļoti bišķīgi. Kas arī būtu labāks par saldējumu, gan palmas, vai ne? Tā varētu būt. Ko esam salu izstaigājuši, jāveic kaut kāds neliels rezumē, ne? Jā. Nu, pats par sevi, jo tas, ka sala tiešām ir ļoti, ļoti skaisti, tur par to var nešaubīties. Jā, ir ļoti labi pavadīts laiks, svaigā gaisā, skatoties ļoti skaistus skatus un ziedus. Un pats galvenais uztaisījām ļoti daudz skaistas bildes. Tas gan, jā. Kā arī ļoti, ļoti labi paēdām, bija garšīgi, patīkami. Tā vieta, kas te ir tieši tā, kur mēs ēdam, tas restorāns viņiem, tas ir tiešām tāds unikāls, jo es tādu neesmu neko redzējis vēl pasaulē. Un pie tā, vēl Norvēģijā ar tādām palmām tik milzīgs un tik grezns un smuks un viss piedomāts. Tā kā jā, tas bija ļoti iespaidīgi. Bet jautājums ir, vai tās cenas vērts ir uz šeit braukt? Es teiktu, ka noteikti jā. Jā, viennozīmīgi. It īpaši, ja jūs salīdzināt, ko par šīm te naudām citu var apskatīt Norvēģijā, tad īstenībā tas viss ir diezgan optimāli un nav tik dārgi. Ir vērts. Tas nav, protams, lēts priekš, tas ir diezgan dārgi, bet 5 stundām tik daudz ko redzēt. Un iegūt tādas bildes, kuras es noteikti citu neiegūsiet vai vispār vēl tā. Bet jā, kā šeit vispār nokļūt, ir ļoti vienkārši. Jums ir lidot uz Stavangeru, tad jūs nopērkat vispār apskaties, kurā dienā ir pieejams biļets, jo var teikt, ka vasarā ir ļoti izpārdots. Var arī būt tā, ka nav biļešu vienkārši. Ir sevišķi saulains laiks kā tagad. Tad jā, pie Stavangerā ir osta, aiziet uz ostu. Tur ir speciāla vieta, kur taisnā rakstīts liels uzraksts Flora un Fjēra. Un arī palmas. Tur arī palmas, jā. Kur ir jādodas. Tur jūs sagaidīs prāms. Prām ir šo 20 minūšu skaists kolosāls brauciens pa fjordu, ja pa jūru. Uz šeit, uz šo burvīgo salu. Te jūs izkāpat ārā, te jūs sagaidat gids. Gids mums viss izstāsta angļu valodā vai norvēģu valodā. Viss par šajiem, kā šeit ir, ne? Jā, tad jūs aizved uz pusdienām, un pēc tam ir vēl papildus brīvais laiks, kad var paspēt izpačēties vai paņemt vēl kādu kokteili, vai vienkārši izbaudīt tieši tā sauli un labu laiku. Nu, ko sakam, liela paldies, ka skatījāties šo video. Šis ir noslēdzošais Norvēģijas sērijām video. Tieši tā, jo māksla iet uz beigām, ir citas lietas, lai jau ko darīt mums. Bet prieks, ka esat noskatījušies visu šīs sērijas par Norvēģiju. Ja nē, tad droši noskaties, jo viņas viss ir interesanti arī par Ziemeļnorvēģiju. Gan šeit pa Stavangeru, visu apkārtni, ko šeit var redzēt, darīt un tā tālāk. Bet tiekamies jau visam drīz citos piedzīvojumos. Tā. Čau!